Tad mūsu šīs dienas nodoms ir dziedināt, atlaist destruktīvus un limitējušus uzstādījumus, aizsardzības stratēģijas un uzpildīties ar resursējošu enerģiju, sevi pašpārliecinātībai, brīvības sajūtai un laimei. Dosimies atpakaļ laikā pie savu pagātnes es, pie sevis, bērnībā. Un iedosim to, ko nesaņēmām tad. Tieši to, kas bija nepieciešams tev. Tieši tajā brīdī. Tad apsēdies vai apgulies tā, lai tev ir ērti. Un vēr acis ciet. Un tagad es tev lūdzu aicinu sārcēs visu uzmanību uz elpošanu, uz elpošanas procesu. Lai dziļi, mierīgi ieelp un atslābinoši izelp. Un vēl viena dziļa, mierīga, piepildoša ieelp. Un atslābinoši izelp. Turpini elpot un vērot savu elpu. Vēro, kā gaisa arī jau tevi ieplūst, piepilda. Un arī izelp, tas izplūst no tevis ārā. Un tu zini, ka gaisa ir enerģija un katra ielpa tevi ieplūst tīra, jauna, svaiga enerģija piepilda tevi, katru tavu šūniņu. Un arī izelp no tevis izplūst ārā viss tas, kas ir liekas un nevajadzīgs, nokalpojas, to visu atlaid, tas visu aizplūst, aiztek. Turpini elpot un ar katru izelpu atslābinies aizvien vairāk. Un arī izelpu var atbrīvot savu prātu no visām domām. Un pilnīgi var iedomāties, kā tās prāts kļūst brīvāks, klusāks, mierīgāks. Domas aizplūst, aiztek. Un arī visas emocijas atbrīvojās no tavas sirds telpas. Un paliek pavisam mierīgi, mierpilni. Un ar tev nākošo izelpu sāc atslābināt visu fizisko ķermeni. Un sāksim atslābināt fizisko ķermeni no pēdu pirkstiem. Atslābums tāda kā vieza, silta, sēga tiek pārvilkta pār tavām pēdām, atslābini visas pēdas. Un mierīgs, patīkams, relaksējošs atslābums pārņem tavas potītes, apakštilpes un ceļus. Un līdz stress un spriedzi, kas ir tavā ķermenī, plūst leju, zemē, aiztek no tevis. Un tu turpini atslābināties un atslābini augštilpes kurnes. Ar mīlestību un maigumu velc tālāk šos siltu atslābumu sēgu uz augšu un atslābini vēderi. Visus iekšējos orgānus, mugurkaulu, krūškodu. Silts, patīkams atslābuma vilnis pārņem. Un atslābina arī plecs, rokas visā to garumā. Un pat pirksti atslābinās. No brīviem atslābinātiem mīkstiem pleciem nobirst viss tās, kas ir liekas un nevajadzīgs, kas tika varbūt uzkrāts, varbūt paņēma kaut ko to, kas nebija vajadzīgs. Atlaid to visu, tas viss nobirst. Nokrīt. Un turpini atslābināties, atslābinās kakls un galva. Viss seja atslābinās, pat mēle atslābinās svaigi. Žoki, pat acis atslābinās.
Un piera atslābinās tā, ka viss grumbiņas īstaisnojās. Un pat mati atslābinās un pēc pilnīgi atslābinājusies, relaksējusies. Nu pilnīgi viss stress un spriedzi aizplūst no tevis prom. Un ja tev pat bija kāds nepatīkams sajūts fiziskajā ķermenī, tad tagad var vizualizēt, kā tās nobirst, notek, aizplūst. Un tagad es lūdzu manam augstākajam es un tavam augstākajam es, mūsu garīgiem skolotājiem, pavadoņiem, sarģeņģeļiem, eņģeļiem un arceņģeļiem. Ir īpaši arceņģelim Mihailam, arceņģelim Gabrielam un arceņģelim Rafaelam. Dievmātei Marijai, Kristum, Saintžermēnam un citiem augšām celtiem skolotājiem, mūsu gaismas ģimenēm un tām 100% tīrajām gaismas būtnēm, kas ir gatavas mums šodien palīdzēt, atbalstīt. Es lūdzu tā atbalstu un vadību. Lai tikai un vienīgi 100% tīra gaismas enerģija nāk uz kontaktu un iedarbojas ar mums. Un visas tās enerģijas, kas ir mazākas par 100% tīru gaismu, mums pamet tagad un nestājas ar mums kontaktā visas meditācijas laikā. Zini, ka tu esi pilnīgā drošībā. Viss ir ideālā un dievišķā kārtībā. Tev šobrīd nekur nav jābūt, nekur nav jāskrien. Tikai esi šeit un tagad un elpo. Tu zini, ka tu pilnībā kontrolē viss, kas te notiek. Tu vari pieņemt vai noraidīt jebko, ko es saku. Tikai ļauj sev nokļūt mierīgā, mierpilnā vietā. Ļauj pagātnē un nākotnē iet un plūst. Ja tev nāk kāda doma, nepieķeries tai. Ļauj, lai tā kā tāds mākonis atnāk un atkal aiziet prom. Un tagad es tev lūdzu iedomājies, varbūt tev sanāk vizualizēt, ka kāpnes sev priekšā. Šīs kāpnes ved uz leju. Tu tuvojies savām kāpnēm un apskati, kādas tās ir, kādā krāsā vai no kāda materiāla tās ir. Un lēnām un mierīgi pakāpienu pa pakāpienam, tad dodies leju. Ej leju, ej dziļāk. Un ej vēl dziļāk, ej lejup, spēr soli pa solim. Un tu jūties droši, mierīgi, mierpilni un pasargāti. Ej dziļāk savā meditatīvajā stāvoklī. Ej dziļāk pie sevis. Ej dziļāk pie savas taisnības, pie savas patiesības. Ej vēl dziļāk kā iepriekš. Un nu jau tu ieej tēta smadzeņu viļņu stāvoklī. Šajā stāvoklī tu jūties pilnīgi ērti, droši, mierīgi, mierpilni. Tu zini, ka tas ir ļoti radošs stāvoklis. Un tu zini, ka tu paliksi nomodā visas meditācijas laikā. Un nu jau tu esi sasniegusi kāpņu apakšu. Un tavā priekšā nedaudz pa labi ir tunelis. Bet tuneļa galā ir gaisma.
Un nedaudz pa kreisi ir durvis. Izejot caur durvīm arī ir gaisma. Un tagad tu vari izvēlēties iet caur tuneliem vai caur durvīm. Un tu izdari savu izvēli un dodies uz priekšu. Un iznīc cauri gaismai. Un jau tu atrodies savā iemīļotajā vietā dabā. Vietā, kur tu jūties pilnīgi ērti un droši, mierīgi. Un šī ir tava resursu vieta. Šī vieta var būt reāla, kur tu esi kādreiz bijusi. Vai šī vieta ir tāda, kur tev patikusi, ko tu esi redzējis kādā filmā vai bildēs. Vēro šo vietu, kā tu izskatās, sajūties, kā tu tur jūties. Un tas zina, ka šī vieta var būt arī pilnīgi izdomāta, nereāla vieta, vienalga, tam nav nozīmes. Būtiskākais ir tavas sajūtas. Un nesatraucies, ja tev nesanāk vizualizēt. Un tu vari arī vienkārši sajust. Tu vari pārvērot, kāds ir tavs sajūtas šeit. Un varbūt kaut ko var tomēr saskatīt. Un varbūt kaut ko var sadzirdēt. Vēja šalkoņa vai ūdens skaņa, varbūt kaut kur viļņi, vai kāds strautiņš vai putniņš ivin. Un varbūt pat var kaut ko sasmaržot. Vēro, kā tev ir šobrīd šajā vietā. Tas zina, ka tas šeit ir uzpildīties ar resursu, un tu šajā vietā var nonākt jebkurā mirklī, kad tu to vēlies. Un šajā mirklī tu pamani, ka tev sāk tuvoties brīnišķīga skaista gaismas būtne. Tā tuvojās te, un tu sajūti vairāk tāds siltums, patīkams sajūtas, tāds rūpes un gādība nāk no šīs būtnes. Tā tuvojās te, un tā vairāk sajūta, ka tas ir tavs augstākais es. Tā tevis daļa, kas ir visu zinoša, visu mīloša un absolūti viena. Augstākais es būtu tās pavadonis šajā meditācijā šodien. Tas augstākais es vienmēr ir ieinteresēts tam augstākajam labumam, laimei un labklājībai. Mēs lūdzam, lai viss, ko tu saņem šodien, ir tikai un vienīgi tam augstākajam labumam. Un ir harmoniski. Visos tavos aspektos. Un tas augstākais es apskauj tevi, un tu viņu apskauj pretī. Un varbūt var sajust vēl vairāk šo te spēku, mīlestību, siltumu, kas nāk no tava augstākais. Zini, tā ir tava daļa, tevis daļa, tava gaismotā daļa. Un mēs turpināsim savu ceļojumu ar laika mašīnu. Un ja tu paskatīsies aiz savu augstākā es, kaut kur tavā mīļajā vietā dabā ir laika mašīna. Un nestrācies, ja tev viņa nesanāk vizualizēt.
Zini, ka tavai laika mašīnai var būt jebkāda forma. Tā var būt kā kosmiska kuģis. Tā var būt izskatīties kā gaismas lode. Bet tā vienkārši ir kāda vieta, no kuras tu zini, ka var doties ceļojumā. Pilnībā pieņem veidu, kā tā šobrīd tiek parādīta, vai kādas ir sajūtas. Un ja arī neko šobrīd neredz, un sajūtas arī nav izteikts, tu vienkārši ļaujies šim procesam. Un dodies laika mašīnas virzienā. Un jūs jau esat laika mašīnā. Un tagad es tev lūdzu un aicinu apsēdies ērtā krēslā laika mašīnas vidū. Un varbūt tev sanāk sajust, vizualizēt krēslu, krēslu audumu, komfortu, sajust, kāds sniedz šis krēsls. Ir silti un ērti. Un tavs augstākais es jūs par kuģa kapteini un dodās uz vadības paneli. Un mēs lūdzam tavam augstākajam es nogādāt tevi uz to vietu, kur ir visatbilstošākā. Un šodien, lai tu saņemtu visu lielāko dziedinājumu. Un mēs dosimies atpakaļ laikā tavā bērnībā. Uz to vietu un laiku, situāciju, notikumu, kura dziedināšana tev nesīs vislielāko labumu, ieguvumu. Kur tev ir izveidojusies destruktīvs vai limitējošs uzvedības vai domāšanas modelis, programma vai šablons, kas ietekmē tavu dzīvi šobrīd, no kurienes tev varbūt nāk kādas destruktīvas emocijas un aizsardzības stratēģijas. Tās augstākais es jau ir ievadījis koordinātas, un tā laika mašīnas paceļās. Un tad ceļot telpā un laikā. Un redzi, kā šajā mirklī tavā laika mašīnā iespīd zelta gaisma. Tā apspīduma piepilda tavu ķermeni, un tas sāk mirgot un laistīties zelta gaismā. Tagad tu esi savā meditatīvajā gaismas ķermenī. Varbūt pat to var sajust, kā tāds elektrības trīsins iziet caur tavu ķermeni. Tām meditatīvajām gaismas ķermenim piemīt daudz apbrīnojamas spējas un brīnumaina dziedniecības spēks. Un dažiem mirklēs arī ir savienojama ar savu augstāko es. Un līdz ar to jūsu spējas ir neierobežotas. Un jau tava laika mašīna līgam nosēžās kādā vietā, un to ar savu augstāko es izkāp ārā. Jūs esat vietā, kas ir visatbilstošākā šīs dienas nodomam, un kuras dziedināšana tev nesīs augstāko labumu. Tu esi nonākusi vietā savā bērnībā. Un varbūt tev nāk atmiņas, un varbūt tu redz bildēs, varbūt tev nāk sajūtas. Pavēro
Pavēro, kā tur ir. Vai tu kaut ko saskati? Sajūti, atceries. Kā tu tur izskaties? Varbūt, ko tu tur dari? Kas notiek? Vai ir kāds ar tevi? Kā tu tur jūties? Ko tu domā? Pavēro, sajūti. Varbūt pat sajūti, kas ir tas, ko tev tajā brīdī visvairāk vajadzēja, kas tev pietrūka. Un tu zini, ja tev nāk ļoti spēcīgas emocijas, var no tām attālināties caur elpu, sākt elpot, vērst visu uzmanību uz elpu, elpot caur vēderi, un it kā izzūmoties, skatīties, attālināt uz šo situāciju. Sāist to attālināt. Jā, šīs dienas nodoms nav vēlreiz izdzīvot visas sajūtas un emocijas. Šīs dienas nodoms ir iedot tavam bērnam, tavam pagātnes es, tavam bērnības es, tavam iekšējiem bērnam to, ko tev visvairāk vajadzēja tajā mirklī. Tad sajūta, kas ir tas, ko tavs pagātnes es vēlējās tajā brīdī saņemt, bet nesaņēmu. Kāda bija vajadzība, es netiku apmierināta. Varbūt tu nesaņēmi drošības sajūtu, vai mīlestību un mailumu. Gādība, rūpes, aizsardzība. Varbūt mīlestības bija par maz. Ļoti labi sanāk. Un, ja tu arī nevari vizualizēt, nevizualizējās šobrīd, arī tās ir labi un pieņemami. Un vienkārši iedomājies savu tēlu bērnībā. Un mēs dosim dziedinājumu šim un pagātnes es. Un to savā meditatīvajā gaismas ķermenī ar savu augstāko es tojies un pagātnes es sev bērnībā. Un ja tā ir situācija, kurā bija citi cilvēki iesaistīti, tad šobrīd aptur laiku. Un mēs dosimies uz pašu sākumu, pirms sākās šī situācija, kurā tu esi. Mēs sniegsim dziedinājumu tavam pagātnes es.
Visi pārējie, ja tādi bija iesaistītie tavā situācijā, ir sastinguši, neapzinās, kas notiek. Un tikai tu nevari saskatīt, ka tev tuvojās Dievs gaismots būtnes tavs. Augstākais es un tu savā meditatīvajā gaismas ķermenī. Un jau saka, ka es Dievu sūtītu eņģeļi, un tu apskauj savu pagātnes es, savu versiju bērnībā, samīļo. Un saka, ka viņa ir brīnišķīgs Dieva bērns, totāli un pilnīgi nevainīgs. Un ka Dievs viņu mīl tagad un vienmēr, un tu viņu mīli tagad un vienmēr mīlēs un mīlēs. Viņa ir pats dārgākais, kas tev ir. Un no augšas lejas sāk plūst liels, milzīgs gaismas stars un piepildi. No pagātnes es zeltīt Dieva mīlestības gaismu. Un var vizualizēt šo stāru. Kāds plūst no augšas lejup, no galvas līdz kājām piepilda tā pagātnes es. Ātri šūniņi. Un šajā mirklī mēs izņemam visas destruktīvas emocijas un programmas, kas ir tavā pagātnes es. Atvaino šīs situācijas, ko tev parādīja. Kādas destruktīvas emocijas, domformas, jebkuras, kas tev ir šajā posmā. Tās visas mēs ņemam ārā un liekam zeltītā gaismas lodē. Izņem ārā visas bailes, nepārliecinātību, nedrošību, vainas sajūtas, skumjas, nomāktība, varbūt pat depresija, zemu pašvērtējumu. Visu, kas tev šobrīd nāk, kas ir destruktīvs, to ņem ārā un liec šajā zeltītajā gaismas lodē. Izņemam ārā varbūt upuru lomu, sliktu noskaņojumu, nedrošības sajūtu, paļāvības un paļaušanās trūkumu, vēlmi visu kontrolēt, vēlmi izdabāt, izpatikt, būt ērtai, iederēties, pielāgoties, grūtības uzticēties, perfekcionismu. Tev visu ņem ārā līdz zeltītā gaismas lodē. Un ja tev ir programmas, es neesmu gana laba, gana vērtīga, mani nemīl, es neesmu mīlama, to visu ņem ārā līdz zeltītā gaismas lodē. Un ja tev šobrīd vēl kaut kas papildus nāk, arī to paņem un ieliec zeltītā gaismas lodē. Visu, kas nekalpo tam augstākajam labumam, laimēm, labklājībai. Visas emocijas, visas domformas, visas programmas. Izņem tās ārā un ievieto zeltītā gaismas lodē. Un šo gaismas lodi, kad esi pabeigusi, aiztais ciet, noriksē. Mēs to metam augšā. Un Dieva mīlestība sirdī tur tā izšķīst, izgaist, transformējās, pārveidojās atpakaļ gaismā. Un tagad iedod savam bērnam visu to, ko tev vajadzēja šajā situācijā. Mīlestība. Samīļā viņa rūpes un saka, ka viņa nekad nav bijusi viena, vienmēr esi kopā ar viņu. Un tā gaismas ģimene ir kopā ar viņu. Un šajā brīdī lūdzam un aicinām mūsu pavadoņus, šīs gaismotās būtnes arī nostāties apkārt
Un tavs pagātnes es skatās uz tevi meditatīvajā gaismas ķermenī uz augstāko es un šīm brīnišķīgajām gaismas būtnēm, kas ir apkārt. Un sajūt pilnīgu drošības sajūtu. Mīlestību. Absolūti beznosacījuma mīlestību, kas šobrīd piepilda tavu pagātnes es. Un ja tev tajā mirklī, tajā situācijā un bērnībā vajadzēja aizsardzību, tu piedāvā viņai to šobrīd. Viņa aizsargā no šīm situācijām. Aizsargā emocionāli, mentāli. Jā, fiziskā situācija notika. Bet nu jau tā ir pavisam cita nokrāsa, jo viņa zina, ka viņa vienmēr ir ar savu atbalstu komandu. Mīlēt, mīlama, vajadzīgi. Ir tieši tāda, kāda viņai ir jābūt. Un tu saki savam pagātnes es. Tu esi dārgākais, kas man ir. Tu esi visa mana pasaule. No tevis sākās visa mana pasaule. Manas spējas un iespējas. Es tevi mīlu tagad un vienmēr. Un vēlreiz cieši samīļo savu pagātnes es. Sevi bērnībā. Un caur šo apskāvienu varbūt tev pat sanāk saist kā paplašanās enerģija tavā sirds telpā. Spoža gaisma tur sāk spīdēt un plēsties un kļūt vēl lielāka. Tu zini, ka tas ir tavs savienojums ar tavu iekšējo bērnu. Mēs dziedinām visus 6 zemākos ķermeņus, fizisko ķermeni. Ja kāda disfunkcija ir no šīs situācijas, paņemt uz fizisko ķermeņu. Šobrīd tas tiek dziedināts, attīrīts. Dziedinoša Dieva mīlestības gaisma tā noskanē tavu fizisko ķermeni un attīra to. Un mēs attīram un dziedinam arī tavu emocionālo ķermeni. Ja vēl kāda emocija, destruktīva ir aizķērusies, tā šobrīd tiek atbrīvot, atlaist, tā izšķīst gaismā. Un tās mentālais ķermenis tiek pilnībā attīrīts no visām destruktīvām programmām. Un tās ēteriskais ķermenis tiek piepildīts ar jaunu, tīru, svaigu, radošu enerģiju. Un tās aktivizētā čakru darbība vēl jaudīgāka, vēl spēcīgāka. Un stiprina tavu auru. Un dziedinam, attīram arī tavu astrālo ķermeni. Attīram no viss tā, kas ir lieks. Un dziedinam kauzālo ķermeni. Un tāds jauns, liels piedošanas un pieņemšanas vilnis ienāk tavā laukā. Un tu piedod visiem pārdarītājiem. Jo tu zini, ka nepiedošana ir tikai un vienīgi tev smags sloks. Atlaid, piedod. Un caur piedošanu dzēšās karmiskie kontrakti. Uz visiem karmiskiem kontraktiem, kuri gatavi būt šodien dzēst, dziedināt, ar lieliem sarkaniem burtiem parādās rakstīts pilnībā pabeigts. Un tie ir šķīst gaismā.
Un tagad es lūdzu un aicinu, lai visas tās enerģētiskās daļiņas atgriežas pie tevis, visas tās enerģētiskās daļiņas, kas fragmentējās kādā traumatiskā brīdī. Tās visas atgriežas pie tevis šodien, šobrīd un tagad. Tavam lielākam veselumam, tajā jaudai tavam spēkam. Un jauna piepildoša, dziedinoša enerģijas deva piepild tevi. Tavu pagātnes es, tavu iekšējo bērnu. Un varbūt tu pat sāc justies drošāk, pārliecinātāk, mierīgāk. Prieks un vieglums pārņem tevi. It kā tu būtu atlaidus kaut ko ļoti smagu, kāds ticis nest gadiem. Un sajūtās liekas tā, it kā pat nedaudz pacelies virs zemes. Varbūt tev pārņem brīnišķīgu brīvības sajūtu. It kā tu būtu gatava doties lidojumā. Tas ir izdziedināts, svētīts un piedots. Tas ir izdziedināts, svētīts un piedots. Tas ir izdziedināts, svētīts un piedots. Lūdzam Tavam augstākajam mēs pārliecināties, ka patiesi viss ir izdziedināts. Un ja vēl ir palikusi kāda tumšāka vietiņa, arī tā šobrīd izšķīst gaismā. Un tagad mēs šim notikumu uzliksim gaismas zīmogu, lai nekas no šī notikuma negatīvās pieredzes vairs neietekmētu tavu pašreizējo dzīvi. Notikums ir noticis, pieredze ir iegūta, un mēs to varam noslēgt šeit un tagad. Un tagad pieliecies pie savu pagātnes es. Un pacel savu pagātnes es augšā. Dieva mīlestības sirdī. Ļoti labi. Un tur vēl nelielu apskāvienu iedod savam pagātnes es, uzsmaidi. Un mums jānodās tālāk. Atradies. Un nojautojas enerģijas un spēka pilni. Un mēs atgriežamies laika mašīnā. Apsēdies savā ērtajā krēslā. Un lūdzam Tavam augstākajai mēs, tev priekšā uz monitoriem, parādīt visus notikumus, kas bērnībā tev bijuši tādi, kuros esi sajutusi destruktīvas emocijas un domformas. Un varbūt tev ir atņemts tavs spēks, tava gaisma, kur sajūti varbūt bailes, kaunu, vientulību, neaizsargātību, bezspēcību vai citu nevēlamu emociju. No kurām situācijām tev ir izveidojusies destruktīvas domformas. Tu tikai varbūt apspiesti, pazemināt, varbūt pat pazemot. Un šajā brīdī viss šī ekrāna parādās tavā priekšā. Un varbūt to ir neskaitām daudz, vai tikai daži. Vai varbūt tos tu nemaz neredz. Pilnībā pieņem veidu, kā tev ir šobrīd, tagad. Bet es zinu, ka šajā brīdī mēs dziedināsim tos visus vienlaicīgi. Un tev nemaz nav jāiedziļinās detaļās, kas tur notika. Tātad šie visi projektori parādās tavā priekšā. Un tajās visās ir tās pagātnes es, dažādās situācijās, dažādos laikos. Un mēs sniegsim dziedinājumu visiem taviem pagātnes es vienlaicīgi. Un tu vari apskaut savus pagātnes es,
katru atsevišķi un visus vienlaicīgi, ja tu vari neskaitām daudz, ir viena liela apskāviena. Tu apskāvi viņas visas. Un šajā brīdī no augšas leju sāk plūst liels, milzīgs zelta gaismas stabs un ieskauj visus tavus pagātnes es. Visas ekrānās vienlaicīgi. Un piepild no galvas līdz kājām. Ar dievu un zelta. Bez nosacījuma mīlestības enerģiju. Un tu saki saviem pagātnes es. Tu esi mīlēt Dieva bērns. Pilnīgi un galīgi nevainīgs, lai arī ko tu būtu darījis savā dzīvē, savā ārējās izpausmēs, tam nav nozīmes. Dievs tev mīl tagad, vienmēr, un tu viņu mīli tagad un vienmēr. Un sniedz viņai visu to, kas viņai bija nepieciešams. Aizsardzību, drošības sajūtu, rūpes, gādību, mīlestību. Pasargā no citiem, pasargā no situācijām. Rūpējies. Tā ir lielākā dāvana, ko tu uzdāvini savam pagātnes es šodien. Tavu uzmanību, tavu mīlestību, bez nosacījumiem. Un arī no šiem pagātnes es izņemam visas destruktīvas emocijas. Tu jau zini šo procesu, tavā priekšā ir liela gaismas, zeltīta lode, viss tiek izņemts ārā, kas tur vēl ir palicis, un kā tu vēlies atbrīvoties. Jauns, vainas apziņa, bailes, nedrošība, nepārliecinātība. Skumjas, nomāktība, depresija. Viss tiek izņemts ārā no visiem šiem notikumiem, no visa posma. No visām situācijām. Un visas destruktīvas domformas. Es neesmu gan labi, es neesmu mīlama. Tas tiek izņemts ārā. Un viss, kas tev nāk, ievieto šajā zeltītajā gaismas lodē. Un sūta augšā debesīs, tur tas viss šķīstā, atlaižās. Un mēs sakām lietas, sniedzam dziedinājumu visiem taviem 6 zemākajiem ķermeņiem. Un lūdzam, lai atgriežās visas tās tavas enerģijas daļas, viss tavs spēks pie tevis, ko tu atdevi šajās situācijās kādam citam, vai situācijai, vai vietai. Visa enerģija atgriežas pie tevis tam lielākam veselumam, spēkam. Un kā tu atgriež savas enerģētiskās daļiņas, savu spēku, līdz ar to tev atgriežas tavs prieks, tāds īstais un patiesais bērna prieks. Atgriežas vēl lielāks tavs radošums, neierobežotā izdoma. Sajūt, ka viss ir iespējams, un ticība brīnumiem. Pārliecība, ka tev ir visas iespējas, visas tavas vēlmes ir piepildāmas. Un tas tev dod jaunu jaudu, spēku, prieku, motivāciju, iedvesmu, dzīvot, radīt, būt, priecāties, izbaudīt, ticēt, cerēt un paļauties uz sevi, uz dzīvi, uz saviem pavadoņiem.
Un arī tavā fiziskajā ķermenī ieplūst dvēsma, jaunības enerģijas. Un pa tavām šūnām aiziet šī informācija par veselumu, atjaunošanos un reģenerāciju. Tas ir izdziedināts, svētīts un piedots. Tas ir izdziedināts, svētīts un piedots. Tas ir izdziedināts, svētīts un piedots. Lūdzu, un taviem gaismas pavadoņiem pārliecināties, ka patiesi viss ir izdziedināts, attīrīts, harmonizēts, sabalansēts. Un uzliksim laika zīmogu arī šiem notikumiem, lai nekas no šo notikumu destruktīvas pieredzes vairs nenāktu cauri šo laiku. Tas ir pieredzēts, piedzīvots, aizslēdzam laiku un telpu un tikai un vienīgi pozitīva enerģija, gaismas enerģija var nākt no šīm pieredzēm tev uz šodienu. Un tu samīļo vēl ciešāk, vēl spēcīgāk katru no saviem pagātnes viss vienlaicīgi ieliecies pie tiem un pacelt to uz Dieva mīlestības sirdī augšā. Gaismiņā. Jā, ļoti labi. Un tava pārliecība par sevi pieaug vēl jaudīgāk. Tu zini, ka esi mīlama, tu esi vērtība un gana laba. Tu esi unikāla un īpaša. Tu atļauj sev būt bez vērtēšanas. Un vienkārši būt un dzīvot, mīlēt, baudīt un priecāties. Un tu saskati un cieni savas vērtības. Un atļauj sev būt tam, kas tu esi. Ļaujies būt īsta, patiesa, autentiska. Varbūt pat citiem neērta, brīva. Sajūtot savu vērtību, savas veselīgās robežas un brīvi tās izpaužot un pastāvot par tām. Un tu ieklausies sevī vēl atvērtāk un patiesāk. Sajūti, ko tu patiesi vēlies. Ko vēlas tavs sirds, prāts un ego. Ko vēlas tavs ķermenis, dvēsele un gars. Un tu zini, pat sajūti, ka tu to esi pelnījusi. Un varbūt pat kādā brīdī nāk sajūta, ka dzīve ir spēle, un tas ir tik interesanti un aizraujoši. Un tu zini, ka tev ir visi kauliņi veiksmē. Iemīli sevi no jauna, ar katru dienu vēl patiesāk un skaistāk. Apbalvo sevi, palutiņu, jo tu patiesi esi to pelnījusi. Jo tu esi. Tev gaisma spīd vēl spožāk kā iepriekš. Tavu iekšējā uguns iemirdzās ar jaunu jaudu, aizrautību
un zirgs. Izbaudi to, izbaudi savu enerģiju. Jā. Ļoti labi. Tev ļoti labi sanāk. Nu jā, mums ir pienācis laiks atgriezties. Monitori tiek izslēgti. Un laika mašīna dodās atpakaļ uz tavu iemīļoto vietu dabā. Tu ceļo šajā laikā un vietā, dodies atpakaļ uz šo dienu laikā, izbaudi savas sajūtas. Nu jau laika mašīna līgani nosēžās tavā iemīļotajā vietā dabā. Laika mašīnas durvis atverās un ar savu augstāku es izkāp ārā. Samīļo savu augstāko es, pateicies par šo brīnišķīgo ceļojumu laikā, par šo brīnišķīgo dziedinājumu. Un dodies atpakaļ pa savu iemīļoto vietu. Un vari pavērot, kā tur izskatās. Varbūt kaut kas ir mainījies. Jau savā priekšā tu vari redzēt tuneli vai durvis, pa kuru šeit nonāc. Dodies iekšā. Un tavā priekšā ir kāpnes, kas ved augšu. Lēnām, mierīgi sāk kāpt augšu un sajūt šo brīnišķīgo sajūtu sevī. Zini, ka es ir izdziedināts, svētīts un piedots. Es ir izdziedināts, svētīts un piedots. Man ar lielu prieku un deksmi gribās dzīvot, radīt, darīt, būt. Un kā pa augšu sajūties atpakaļ šeit un tagad. Un vēl pateiksim paldies visām tām gaismas būtnēm, kas piedalījās, kas atbalstīja, vadīja. Pateicamies. Un ar katru soli augšu tu sāc atgriezties laikā un telpā šodien šeit un tagad, 19. martā 2024. gadā, savā laikā, savā telpā, savā vietā. Un vēd dziļi mierīgi ieelpu un izelpt ar kājām, sajūt savu ķermeni, pakusties, var pakustināt roku vai pirkstus, izkustēties, pastaipīties, jo tas sajūtās ir ļoti, ļoti patīkami. Un, kad esi gatava, nesteidzīgi un mierīgi, vēr vaļā acis, mēs esam atpakaļ, šīs ir meditācijas beigas.